Sveiki! Mani sauc Rihards Vītoliņš, un es mācos RTO siltumūdens un gāzes tehnoloģiju programmā, un mana tēma ir LU decomposition and factorization. Tātad īsumā, kas tad ir šis LU decomposition, proti, kā mēs visi zinām, matricas, un parādīšu mātlabā, kā matricas tiek izveidotas un kā tad mēs nonākam pie šīs izteiksmes. Tātad šeit mēs redzam, ka L ir apakšējā trīsstūra matrica un pārējās ir nulītes, un U ir augšējā trīsstūra matrica un apakšā ir nulītes. Tātad tiek mātlabā izveidota matrica, kur arī varat redzēt, ka šī ir tā augšējā trīsstūra matrica un šī ir apakšējā trīsstūra matrica, iekļaujot diagonāli. Un tagad izveidosim tātad šo LU decomposition, kur mātlabs arī parādīs atbildi. Un šeit mēs redzam, ka mātlabs ir atrisinājis šo izteiksmi, kura šeit ir nulītes un ir iekļauta apakšējā trīsstūra matrica, un šeit ir augšējā trīsstūra matrica un apakšā iekļautas nulītes. Tātad princips, kā tiek rēķināts šī izteiksme, ir tāda, ka šeit paliek no šīs matricas izteiksmes, tātad attiecinām U11. Tālāk, ejot uz leju, U11 tiek reizināts ar L21, un attiecīgi U11 tiek reizināts ar L31. Un tālāk, ja ejot, ir U12, un princips atkal ir šāds, ka U12 tiek reizināts ar L21 un pieskaitīts šis U22. Un šādā veidā mātlabs to visu izrēķina un izmet lūk šo galā atbildi, kur mēs arī redzam, piemēram, pamēģinot kādu citu piemēru, piemēram, B. Vienalga kādus skaidrus, piemēram, -8, 7, 9, -3, 5, 6, un -1, -2, 5. Tātad tiek izveidota šāda matrica. Ja redzam B. Un atkal varam pārbaudīt, vai tiešām tas tiek izrēķināts. Un jā, tātad redzam, ir atkal mātlabs izrēķinājis pēc šāda te principa. Tālāk apskatīsim vēl daudz vienkāršāku veidu, kā iegūt matricu, proti nerakstot atsevišķi tur skaidrus, veidot savu matricu, kā piemēram tur -9, 8, 7 un tā tālāk. Ir daudz vienkāršāks veids, ko mātlabs piedāvā, proti izveidosim matricu C ar funkciju magic. Un ierakstot iekavās
cik tāda liela matrica mēs vēlamies. Nu, mūsu gadījumā tā būs 5x5 matrica. Un pārbaudam, un jā, ir 5x5 matrica ar pilnīgi dažādiem skaitļiem. Un tas ir daudz ātrāks veids, un nepieciešams tērēt laiku, veidojot šādu tipu matricas. Un pārbaudīsim, vai arī tātad pie šāda veida matricas darbojas mūsu tātad LO decomposition. Tātad LO, bet šoreiz no C. Tātad palaižam. Jā, mēs redzam, ka viss strādā. Kur varat aplūkot, ka ir tiešām augšējā, ka U ir tiešām augšējā matricā un apakšējā nolīdz, un L ir apakšējā matrica, 3 stūra matrica un augšā ir nolītas. Nu, tālāk ir daudz dažādas iespējas, ko darīt tālāk, kad ir iegūti šīs atrisinātās izteiksmes. Proti varam iegūt, piemēram, no šīs U galveno diagonāli, kā piemēram nosauksim viņu par X, un tā. No tātad U pārbaudam, vai tās arī tā ir. Jā, redzam, ka ir galvenā diagonāla iegūta. Tālāk jau varam, piemēram, transponēt šo iegūto diagonāli, ka, piemēram, P ir X. Transponēt un iegūstam šādu rindu. Jā, nu, kā jau minēju, ir daudz dažādu veidu, un šis ir viens no tiem. Un MATLABs ļoti laba programma, kurā ir ļoti daudz funkciju, kuras priekš kurām nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai viņu izstudētu. Bet priekš inženieriem MATLABs ir ļoti noderīga programma. Un noteikti vajag izmantot un risināt viņu. Tālāk iepriekš stāstīju par to, kā pēc kāda principa MATLABs veido šo LO decomposition, tad sadalīšanu 3 stūros, un šeit ir parādīts vairāk ar cipariem, ar piemēriem, kā piemēram, redzams, ka 12 ir 1, tiešām arī ir 1, L20 1 reiz U11, tātad ir tas -2, tas ir L21. Un tā tālāk, un tad tiek rēķināts šis LO decomposition no dotās matricas. Tālāk izveidosim jaunu matricu A. Tātad apskatīsim vēl vienu veidu, kā
es varētu ar šo matricu veikt šo saucamo LO faktorizēšanu. Tātad mums ir šādi argumenti. Un mums izveidojas šāda matrica. 3x3 matrica. Un tālāk, lai redzētu šo LO faktorizēšanu, izsaucam funkciju LO ar diviem izvadas argumentiem. Un tālāk tas būtu tā. LO ir vienāds ar LO no A. A ir tātad šī mūsu izveidotā matrica. Vai jūs nosauksiet šo matricu par B vai jebkurā citā burtā vai vārdu salikumā, jūs, protams, rakstīsiet šo burtu vai vārdu salikumu iekavās šajā A vietā. Bet, tas jau, manuprāt, visiem ir skaidrs. Tālāk, un lai pārbaudītu, vai šis faktorizēšana dara savu darbu pareizi, sareizinam L ar U un varēsim redzēt, ka matrica A ir atpakaļ tādā izskatā, kādu to izveidojām. Proti L reiz U ir tātad tieši tāda pati matrica, kā iepriekš runāju, kādu mēs viņu izveidojām. Tālāk inverso matricu no šīs izveidotās matricas A apzīmēsim šādi, kur X ir inversā no A. Tātad, kas patiesībā ir izcināms no šiem trīsstūra faktoriem. Tātad, kā es iepriekš esmu minējis, kā L ir apakšējā trīsstūra matrica un U ir augšējā trīsstūra matrica. Un rakstam izteiksmi. X ir inversā U reiz inversā no L un iegūstam inverso matricu X. Un tālāk lietosim trīs argumentus, proti L, U un P, kas ir šī P permutācijas matrica. Ir L, U no A. Redzam, ka U ir tādā pašā kārtībā, kā bija. Ja. Bet savukārt L jau ir pārkārtots savādāk, proti novietots kā apakšējā trīsstūra matrica un pārējās ir nulītes. Redzam, ka iepriekš tā nebija. Viņa sakārtot savādāk. Un redzam šo argumentu P ar nulītēm un vieneniekiem. Lai pārbaudītu, vai šis L reiz U ir apmainīts matricai A, uzrakstam šādu izteiksmi, kur P reiz A
mēs atņemam no L reiz U, un mums būtu jāiegūst visas nulītes. Un, kā redzam, tas arī tā ir. Iegūstam visas nulītes, tātad viss ir izrisināts pareizi. Tālāk varam noteikt determinantu šai dotai matricai A. Tātad apzīmēsim to ar burtu D. Un determinants matricai A mums ir 27. Un tas ir iegūts no šiem trīsstūra determinantiem, no šī apakšējā trīsstūra determinanta un no šī augšējā trīsstūra determinanta. Un to mēs varam viegli pārbaudīt, proti uzrakstot izteiksmi. D ir determinants no L reiz determinants no U. Un iegūsim tādu pašu determinantu. Jā. Tādā veidā mēs varam pārbaudīt, vai tā tiešām arī ir. Un tālāk jau, kā mēs zinām, šādu veidu risinājumu, kuru es tūlīt jums uzrakstīšu, ir A reiz X ir vienāds ar B. Un šis risinājums ir iegūts ar matricu dalījumu, proti X ir A dalīts ar B. Un iegūstam šo risinājumu, atrisinājumu. Un patiesībā šis risinājums ir atrisināts ar 2 trīsstūra sistēmu, proti, kur Y ir L dalīts ar šo B, savukārt X ir vienāds ar U, tad ar augšējo trīsstūra matricu mēs izdalām ar šo Y un iegūstam atrisinājumu. Un, protams, ir vēl daudz dažādu veidu, kā izmantot šīs MATLAB izveidotās funkcijas, bet, es jums parādīju vienu no veidiem. Protams, šis ir ļoti ērts un parodzīgs veids, ja mēs mākam uzrakstīt šos argumentus un tālāk jau risināt, kā mums uzdevumā ir prasīts, kas daudzkārt atvieglo risinājumu gaitu un parāda rezultātu. Tātad tālāk es vēlos jums pastāstīt un parādīt par vienu tādu vēl vienu labu lietu, kā piemēram GUI. Proti MATLABs piedāvā tādu funkciju, ka tu vari izveidot programmu, kurā tu vari attēlot visu, ko tu vēlēsi. Piemēram, tu uzrakstīji lodziņu skaitlis, ievadīji, cik lielu skaitu tu vēlēsi, lai to, piemēram, parāda lodziņā, un ievada attiecīgi to skaitli, un tev izmetīs atbildi. Tas tai labai vizuālai pārskatīšanai. Un šajā gadījumā es esmu izveidojis arī
priekšmatricām tāda neliela programmiņa, kur proti es ierakstot jebkuru izmēru matricai, iegūšu redzamu vizuālu tā kā bildi, kurā man parādīs, kāda izskatās tā matrica, ir iezīmēt galveno diagonālu atsevišķā krāsā, un tālāk šeit būs inversā matrica, attēlot arī, kā izskatās, un apakšējā trīsstūra matrica un augšējā trīsstūra matrica. Proti es vēl pieliku klāt, var izvēlēties, tā teikt, toņus. Apskatīsim tuvāk, kāda tas viss izskatās. Jā, un šeit mēs redzam, palaižot šo programmu, kā tas viss izskatās. Proti, mums ir pagaidām izveidota strukturēta matrica ar galveno diagonāli un izmērs 10. Tad 10 reiz 10 matrica. Jā, ja varam izskaitīt kvadrātiņus, tad šeit ir 10 lociņi. Un šeit mēs pēc krāsu indikatoriem varam redzēt, ka vistumšāk zaļais ir starp -1 un 0, un tad tālāk ejot uz gaišāku, redzam, pilnīgi dzeltens ir četrnieks. Tas nozīmē, ka šeit visi ir četrnieki. Un, piemēram, šeit, kur ir tāds gaišāk zaļš, tas ir starp 0 un 1. Te ir pilnīgi, tā teikt, dažādi cipari. Pamēģināsim samainīt uz izmēru 5. Jā, redzam, tagad mums ir 5 reiz 5 matrica. Ar tālāk atkal šeit ir četrnieki. Un varam labi redzēt tādu galveno diagonāli. Taču mums ir lielāka matrica, piemēram, 12, kas ir ļoti parocīgi, jo iezīmējās tieši galvenā matrica. Galvenā diagonāli. Un tas ir ļoti pārskatāmi. Un tālāk redzam inverso matricu. Šeit var parādīt. Apskatīsim tā, lai var redzēt tuvāk. Inverso matricu. Un redzēt, kā šeit ir izkaisīti starp 0 un -1 skaitļi. Un šeit jau viņi ir diagonālai. Un šeit paliek tālāk, kur arī redzam, kad dzeltenais ir jau pie 0,3 vērtības. Un šeit redzam galveno diagonāli. Šeit redzam, ir tāds tonis, zaļgads tonis kā nulīte. Tad šeit varam saprast, ka šeit ir visur nulītes. Un galvenā diagonāla un apakšējā trīsstūra matrica L. Un, jā, šeit es neesmu samainījis, tāpēc varbūt U. Augšējā trīsstūra matrica. Un arī redzam, ka te ir nulītes, attiecīgs tonis un galvenā diagonāle un augšējā trīsstūra matrica. Un šeit varam pielikt daudz dažādas krāsas. Varam variēt ar krāsām kādu, kuram tīk. Manuprāt, šis ir ļoti, ļoti, ļoti labs veids, kā vizuāli parādīt kaut ko, un galvenais ir vajadzīgs kods. Redzam, ka šeit ir ļoti daudz dažādu iespēju, kā variēt ar krāsām, kas no kuram tīk. Un, protams, varam pievienot arī daudz vēl dažādas opcijas klāt.
kā piemēram, lai mums parādās grafiks vai vēl jebkas cits. Nu, un tagad pamēģināsim uz daudz lielāku matricu. Eksperimentēsim, vai viņš izveidos tādu lielu matricu. Tātad, jā, redzam ļoti, tātad 20x20 liela matrica, diezgan iespaidīgi, un redzam, kā tiek izveidots. Nu, un, jā, tas arī īsumā par šo LO decomposition and factorization arī būtu viss. Cerams, ka ir kaut kāda neliela skaidrība par šo visu. Un man galvenais bija parādīt arī caur šo GUI, kā mēs varam izveidot šo visu. Nu, paldies!